Kas var pilnībā sabojāt ādas somu? Ilgstoša uzturēšanās zem lietus vai slapja sniega. Lūk, reāls paraugs. Ādas soma lietū, ejot zem lietussarga, bija vien 20 minūtes, un tā ir pilnībā nelietojama. Ādas virsmai samirksotajā rodas krokas. Tas ir līdzīgi kā roku pirksti zem ūdens sakrokojas. Izmirkusi ādas virsma var izmainīt gan somas virsbūvi, gan formu un pat krāsu, kā paraugā. Pie tam mēs pamanamies somu uzlikt virs galvas, lai pasargātu sevi no lietus. Ko darīt vai nedarīt? Ja soma samirkusi, viegli apsusini to ar salveti. Nekādā gadījumā netrin to ar dvieli, nežāvē ar fēnu vai pat vēl ļaunāk neliec uz radiatora. Ļauj somai nožūt dabiski, istabas temperatūrā. Ūdens izsausina dabīgu ādu un savelk to. Ko tu vari darīt jau pirms tam, neskatoties uz to, ka tevi šodien pēkšņi var pārsteigt lietus, jo lietussargs nepasargā pilnībā somu no samirkšanas un nav teikts, ka šodien pēkšņi nenāksies iet kājām. Izmanto mitruma aizsarglīdzekli, tas pārklās somu ar aizsargkārtiņu un ilgāk pasargās to no samirkšanas. Izmanto aizsarglīdzekli virsmas pārklāšanai vismaz reizi vai 2 reizes mēnesī, bet atceries, ka somas kalpošanas laiku ilgtermiņā paildzina tās kopšana, ne tikai apstrāde.